Stāstīšu jums par vienu ļoti iedvesmojošu personību, par ārstu Batmanu Galdiču. Viņš ir dzimis Irānā, studējis Londonā medicīnu, un vienā brīdī viņu ieslodzīja kā politieslodzīto un piesprieda nāves sodu. Nonākot ieslodzījumā, viņam nebija nekādu iespēju palīdzēt saviem līdzcilvēkiem. Vienīgais, kas viņam bija pieejams, bija ūdens, un tā viņš izārstēja pirmo pacientu ar kuņģa čūlu, tad viņš sārstēja disku trūci, un viņš sāka saprast, cik daudz problēmas izraisa dehidrācija, jeb ūdens trūkums organismā. Lielākais devums un viņa mīlestība pret cilvēci ir viņa grāmatā Jūsu ķermenis prasa ūdeni. Nedzesējiet slāpes ar medikamentiem. Protams, sistēma saka, tas nav zinātniski, tas nav pierādīts, bet kā pats ārsts teica, jums nekad neviens neārstēs ar ūdeni, jūs to nevar nopelnīt. Šī grāmata manā dabas bibliotēkā ieņem goda vietu, jo tā ir vienkārša pēc būtības un tā atklāja lietu kārtību, kas ir ārkārtīgi svarīga.